Šodien atrodamies Aglonas vidusskolā un tūlīt sāksies pasākums, kur mēs svinēsim 2 lielisku lietu atklāšanu. Nu, vai visi ir sapulcējušies? Šodien mums ir liela diena, man ir liels gods, liels prieks sveikt visus ar 2 lielisku ierīču, varētu teikt, arī reklāmas lietu izveidi. Mums ir tāda sabiedriskā labuma organizācija Neaizmirstule, kura ir izveidojusi vienu projektu, kas tagad Aglonā ļaus iespēju turistiem un mums pašiem izmantot šķēršļu trasi. Tātad mums attīstās piedzīvojumu parks, kurš ietver sevi gan stadionu, gan estrādi, gan nojošanas trasi, gan tagad arī šķēršļu trasi, gan pludmali, 2 pludmali, gan arī piedzīvojumu taku Upursalā, kura šogad tika salabota, ja, no Latvijas mežu puses. Un vēl otrs tāda lieta, kas mums tāda entuziasma un ar milzīgu pagasta atbalstu mums izdevās izveidot ielikšanās stieņu un līdzteku tādu kompleksu, kur tagad ir puiši un meitenes, pavada savu brīvo laiku. Nepavadot to telefonos, bet, veidot savu, attīstot savu fizisko spēku. Tātad, par to, kas notiek Aglonā, mēs bieži vien, kā aglonieši, zinām diezgan maz. Ja? Tāpēc prasīsim, tagad lūksim skolas direktoru, jauno skolas direktoru, ja, lai mums izstāsta par to, kas ir noticis pavasaru. Mums ir te daudzas nometnes bijis, to arī neviens nezina, ja, kad vēl visas Latvijas braukuši cilvēki un principā brīvas vietas nav bijis. Visu laiku cilvēki ir sportojuši, nodarbojušies ar kaut kādām fiziskām aktivitātēm, ja. Tas ir Aglonas arī tāds plus. Un lai arī Guntars mums pastāsta varbūt pat mazliet par nākotnes plāniem. Ja, lūdzu. Labrīt visiem. Es ceru, ka visi šodien ir pamodušies, gatavi aktivitātēm. Un, vasara bija darbīga, tiešām ļoti daudz sportistu ir apmeklējuši Aglona, pakāpeniski kļūst par tādu sporta vietu. Mums šīs tradīcijas jākop. Es atceros tos laikus, kad Aglonā tiešām bija izcils sporta centrs. Šīm tradīcijām ir jāatdzimst. Mēs ejam uz šo soli pakāpeniski. Stadions noteikti plānos ir stadiona pilnveidošana. Es ceru, ka nākošgad mums arī būs vieglāk spēlēt futbolu, jo būs žogs apkārt stadionam. Tad šis ir plānos nākošā gada. Un arī, kā jūs redziet, ar dažādu cilvēku atbalstu, man jāsaka paldies, ka Aglonā tiešām ir ļoti darbīgi un forši cilvēki. Jā, tad varim par šo te līdzteku
kompleksu, tātad sabiedrībai neaizmirstulis par Tarzāna trasi, kas noteikti veicinās, bet es jūs gribu aicināt, mēs visi šeit esam šīs vietas saimnieki, saudzēsim šo te visu inventāru. Tarzāna trasi, tātad skatīsimies to, lai viņa netiek izdemolēta un netiek salausta, jo tās ir mūsu kopējās mājas. Un ļoti labi cienīsim to cilvēku darbu, kas raksta projektus, kaut ko dara, lai šī Aglona kļūtu foršāka un skaistāka. Noteikti es domāju, ka mēs tiekoties varbūt nākošgad. Un vēl viena lieta, kas saistās ar šo te gadu, ir dzejas dienas. Mēs šodien mēģināsim apvienot divus tādus foršus pasākumus, reizē gan dzejas dienu pasākumu, gan arī sportiskās aktivitātes, jo viens otru neizslēdz. Tad, kad jūs skrienat un domājat reizē arī par dzejoļiem, šodien jūs gaida arī radoši piedzīvojumi, tāpēc es aicinu jūs būt radošiem, forši pavadīt laiku un domāt arī par savu fizisko un arī mazliet radošo iztēli. Tā ka, lai augstums visiem šodien piedzīvojums un lai jums laba rīta cēliens. Paldies! Jā. Paldies Guntaram. Jā, jūs esat visi, kas atrod šeit, nākošie Aglonas vārda nesēji pasaulē. Ar savu radošumu, ar savu sportiskumu, ar savu uzņēmēju darbību, jā, mēs gaidām, jūs esat nākošie. Tātad, un nākošais, kas tagad runās, ir mūsu pagasta vadītājs, Aivars Rīvars, pastāstīs par mūsu pagasta plāniem, par mūsu izdarītajiem darbiem, īsumā. Jā, lūdzu, Aivar. Labdien visiem! Jā, arī mani šodien uzaicināja piedalīties šajā pasākumā. Es saprotu, jums pasākumā ir diezgan plaša programma, tātad, kas saistās pirmkārt jau ar sportiskām, ar fiziskām aktivitātēm, un otra lieta, kas saistās ar dzeju. Jā, tātad varbūt mazliet es pastāstīšu par tām fiziskajām aktivitātēm, jā, lai teiksim, tā būtu priekšstats, būtu mazliet skaidrība, kas notiek. Teiksim tā, ir kā varbūt nav nemaz tik maz, jā, ja paskatās no malas. Tātad mums ir ļoti nozīmīgi, vismaz 2 pasākumi līdz šim, jā, tas ir pirmkārt jau Latvijas posms mūjošanā, kurš jau kļūst par tradīciju un kurš ir, teiksim, atzīts kā viens no labākajiem posmiem. Otrs liels pasākums, pateicoties neaizmirstulēm un arī citu radošo cilvēku iesaistē. Tas ir ikgadējais velobrauciens ar veļu pa Aglonu. Tiešām, kas piesaista ļoti lielu uzmanību, ļoti daudz dalībniekus. Ja es nemaldos, šogad bija kaut kādi 150, jā, plus mīnus, ap 200 pat, jā. Tāpēc tam ir ļoti liela rezonance un šim te pasākumam, būtu jānotiek vienmēr ilgi, jā. Tātad, kas vēl attiecās, jā, tātad ir tāda lieta kā ticības skrējiens šogad parādījās, jā, un es saprotu, ka šis skrējiens kļūst par tradīciju Aglonā. Tātad vēl ir Tambretes turnīri, Zolītes turnīri, Nolsa turnīri, basketbola turnīri, skrītbolu spēlē pie mums. Tā, un, protams, jā, tās ir visas sacensības, kas saistītas ar sveju un makru, jā, kas ir tradicionāli Aglonā. Tātad tas varbūt ieskatā par sportu nākošais, jā. Ieskatā, kas turpmāk ir jāizdara, kas mums ir aktuāls, jā. Tātad mums tagad top liels projekts, tad pārdomu taka pretī Aglonas bazilikai, jāiesniedz septembra mēnesī. Jā, cerams, ka tas tiks atbalstīts, jā, un tad būs ļoti labs, teiksim, tāds pasākums gan Aglonas atpazīstamībai, gan cilvēku aktivitātēm. Mums ir arī, protams, jādara daudz pie Aglonas, jā, attīstības.
ja viss labi izdosies, tagad pašlaik ir projekti, teiksim tā, nobeiguma izstrādes variantā par apgaismojumu Aglonas ielās un tieši Somersētas ielā, jā, no posma, no poliklīnikas, jā, no Jaunaglonas ielas līdz Alejas ielai. Ja viss labi izdosies, tad šoruden arī tur jāieslēdzas apgaismojumam. Protams, jā, jums ir aktuāli šeit skolā stadiona, otrā kārta aktuāls žoks, varbūt tribīnes, un saprotu, direktors pie tā strādā. Jums ir aktuāla apkure gan sporta hallē, gan pašā skolā. Tātad tās varbūt lietas, kas attiecās uz Aglonu. Protams, mums Aglonā ir padomā arī renovācija pagasta mājai un kultūras namam. Tie varbūt būtu tādi lielākie darbi, kas ir izdarāmi. Jā, protams, ir arī izdzīvotāju ierosinājumi ūdens saimniecības attīstību un patēriņa uzskaiti. Tas būtu tas galvenais. Paldies. Paldies, Aivar. Tagad lūksim Ingunu, mūsu aktīvisti mūža garumā. Pāris vārdiem par šo projektu, par šķēršļu joslu, par piedzīvojumu parku. Labdien, draugi! Piedodiet, man ir špīkeris. Man ir ļoti liels prieks. Labāk dzirdams, jā? Tātad man ir ļoti liels prieks jūs visus redzēt kopā šodien šeit. Man apvienot dzejas dienas nedaudz ar sportiskām aktivitātēm. Un tāpēc mēs biedrība Neaizmirstule, kura es arī pārstāvu, vēlamies šodien kopā ar jums atvērt jauno šķēršļu trasi tepatās Ciriešu ezera Pludmales krastā. Un šī vieta ir radīta, lai tikai mestu mums nelielu izaicinājumu. Un tā nav tikai šķēršļu taka un šķēršļu josla. Tā būs iespēja mums izrauties no ikdienas, izmēģināt kaut ko jaunu un vienkārši labi pavadīt laiku. Man gribās pateikt lielu paldies tiem visiem, kas palīdzēja īstenot šo te ideju. Pirmām kārtām tas jau ir tas, ka mēs paši kā biedrība uzrakstījām šo te projektu pieteikumu, ka Preiļu rajona partnerība kopā atbalstīs šo ideju mūsu, ka lauka atbalsta dienas piešķīra mums naudu, gan arī tiem būvuzņēmējiem C.A. Krafts, mūsu zemnieku saimniecībai Storakmeņi, kas mums sagatavoja un izveidoja šo te taku. Un lielu paldies gribu teikt arī Aglonas pagasta pārvaldes puišiem, kas rūpējās, lai jums būtu drošība un ieklājas šo te šķeldes klājumu zem šīs te šķēršļu trases. Nu ko? Tā kā šodien ir dzejas dienas, bet es pēc izglītības esmu matemātiķis, un tātad zināmā mērā arī salsiņš. Es tomēr gribētu arī jums nolasīt dzejoli, bet to dzejoli jums uzrakstīja mākslīgais intelekts tieši par šodienu un par šo te taku. Ar prieku un smiekliem mēs šodien te sanākam, jo Aglonos kokos jauns stāsts ir uzburts. Ar virvēm un takām, kas virs zemes vies, ir drosmes un spēka dārs radīts. Nav svarīgi, cik liels tu esi. Vai spēks tev ir rokās vai sirdī, šī taka ir ikvienam, kas drosmi mēģināt grib sajusties brīvam, būt pilnam ar prieku, kur katrs solis ir pārsteigums. Mēs viens otru atbalstām un kopā spēku gūstam. Gaisā smaržo draudzības smaids ir sejā. Šī ir mūsu jaunā vieta, kur mācīties būt stipriem un kopā izdzīvot prieku. Nu ko, tad laidīsim, kurā brīdī uz šo šķēršļu taku un izmēģināsim to. Paldies jums! Tālāk turpinās un ievadīs jūs dzīvē Dzindra. Labdien, Aglonas skolēni! Labdien, skolotāji! Šodien mums ir dzejas dienām veltīts pasākums. Dzejas dienu tradīcija Latvijā sākās tieši pirms 60 gadiem. Un pateicoties mūsu dzejniekam Rainim, kuram 11. septembrī ir dzimšanas diena, un šogad Rainim ir 160 gadu jubileja, arī mēs savā skolā rīkojam sportiski dzejisku pasākumu, jo dzīve ir kustībā. Kustība ir visa dzīve.
Un dzeja, lai jūs iekustina radošiem darbiem visa mācību gada garumā. Šodien jūs gan dzejosiet, gan sportosiet, gan radoši izpaudīsieties mākslā. Un par to jau ir rakstījusi mūsu dzejniece Lija Brīdaka un neliels tekstiņš no viņas rakstītā. Klāt atkal septembris ar dzejas dienām, ar jauniem dzejoļiem, ar jaunām grāmatām un jauniem dzejniekiem, ar jaunu dzejnieku paudzi. Iespējams, ka kāds arī no jums kļūs nākotnē par dzejnieku. Talantam, lai iegūtu spārnus, ļoti nepieciešams izjust lasītāju un klausītāju atsaucību. Saņemt mīlestību kā tīru spēcinošu gaisu, kas viļņo virs dzimtās zemes mežu galotnēm. Tas palīdz pacelties augstāk, jo bez gaisa telpā nav iespējams lidojums. Un lai jums šodien lidojumam labvēlīgs laiks. Katra klase, viens pārstāvis no klases atnāks pie manis, saņems punktu lapu, skolotāja Marta jums iedos karti, kurā būs atzīmēts, kādā secībā jums vajag iziet punktus. 12. klase jūs gaidīs punktos, kuros jums būs jāveic gan radošie, gan sportiskie uzdevumi. Klase ir vienota komanda. Pacelieties spārnos tuvāk debesīm, starp kokiem un pie mākoņiem. Tā, lūdzu, pirmās klases pārstāvis vai klases audzinātāji, pēc lapas, un Marta arī izsniedz karti. Pirmā klase. Otrā klase. Otrā klase. Trešā klase. Atgādinu, ka sākuma skolas klasēm ir 11 punkti, kuriem jāiziet, lai jūs paspētu īsti pusdienā. Darba lapa pēc tam Mazliet lietus. Svietīsim mūs šo pasākumu. Redziet. Cik daudz bērni sanākuši. Visa skola, protams, kā sanākuši. Ir mūsu vecmeistari. Jā. Svietība. Priekšnieks. Iesim tagad mēs pie mūsu veterāni, vecmeistari. Feliks. Felika dzīves biedrene, cīnītāja, līdzjutēja, arī atbalstītāja. Iesim tagad, mēs apskatīsim un parunāsim par mūsu stieņu kompleksu. Ja? Tas mums tagad ir tiešraide, ja? Trenežieru tiestieņu kompleksu, sauksim visus, kas ir līdzi, parunāsim ar metinātāju mūsu nopelniem bagāto, Broņislavu, Vimperu un mūsu Indānu Andri, kura nekas arī nevar notikt, visu transporta šefs un visu pārējo kustību šefs. Nevar notikt bez tās komandas, kas ir. Jā, tieši tā. Ko īsim aizīsim tam? Bez cīņiem parunosim, pastosiesim, kā tas viss notika. Un tāpēc tam nāks bērni turklāt. Iesim uz turiņu. Feliks, iesim mēs uz turieni, aiziesim. Visus uz šeieni, pēc tam mēs iesim. Nē, ies visi. Apbrīna par tavu daļu rakstu. Jā, rakstu. Gadījās. Bez mākslīgā intelekta. Tā, lūk. Te būs vesels stacijas visādi. Te būs stacijas nāks un dzējuļu skaitīs. Te ir meitene, kas atbildīga par kādu pasākumu, pieņems te kaut kādu vērtējumu. Jā, lūk. Tagad tiešraidē apiesim visu apkārt, parādīsim, ko Aglonas entuziasti var izdarīt ar nevisai lielu Aglonas pagasta palīdzību, bet ne ar visiem lieliem līdzekļiem. Mēs esam uztaisījuši šo brīnišķīgo stieņu kompleksu, kurš sevi iekļauj gan zviedru sienas, tādu paveidu, gan vairāk augstumu stieņi, dažādiem vingrojumiem, un arī līdztekas ar maināmu satvērina platumu.
Jā, es domāju, to daudzi var pamācīties no tāda, kā mēs to uztaisījām. Tātad, nu ko, mūsu mēķinātais, kas bez viņa te nekas nebūtu noticis. Mēs ar viņu ielikām gan pamatus saurbām, gan sametinājām, gan atvedām tos dzelžus, gan sametinājām, jā? Broņislav. Paruslov, kā saka, kā? Ну как tu? Занимались спортом. Да, что занимались спортом. Nu, pareizi. Nu, Andris tur vairāk pie šķeldes nodarbojās, ja? Feliks, nu, Paruslov, ģepresi, kā saka, pāris vārdus. Pievilkšanas stieņi ir vienmēr bijuši ļoti aktuāli, sevišķi vīriešu sagatavošanas procesā augošo organismam. Tāpēc, kad cilvēks strādā ar savu svaru, neko lieku viņš nedara, un tajā laikā pasargā savu muguru, kājas un daudzas citas lietas. Ja? Visi gudri cilvēki, dzejnieki, zinātnieki vienmēr ir izmantojuši fiziskus vingrinājumus, lai attīstītu sevi kā fizisku personu. Un pirmām kārtām jāatcerās, kā gudru galvu jānesa stiprai miesai. Tikai tād var būt labs rezultāts, kad ir viss sabalansēts gudrībā ar fizisko sagatavotību. Un tāpēc nav jākautrējas. Paldies tev, Ari, par savu domu, ideju, kuru tu realizēji. Tas ir ieguldījums skolēnu attīstībā, ja, un skolotājiem ir iespēja vairāk izmantot citu fizisku aktivitāšu, ne tikai skriet, vienmuļi, bet vēl kaut ko citu darīt. Jā, šī ideja, starp citu, nāca pavisam nejauši. Aldis Trimalnieks, kurš arī ieguldījis savus līdzekļus šeit. Jā, paldies Aldim Trimalniekam. Jā, tad Aldis Trimalnieks ir Aglonas puisis no Jaunaglonas. Nē, viņš ir Aglonas vidusskolas audzētnieks. Viņš ir vidusskola jau budāmis, viņš stāv progresēja sportā, kā labākais skrējējs bija sevišķi sprintos. Un tad pa dzīvi iet, nezinu, man patīk ar viņu satikties parunāt. Nu, un viņš uz šiem dzelžiem te nodarbojas, saka, nu, Aldei, cik tu man te ilgi mocīsies, vajadzētu kaut ko normālu. Saka, vari, davai, sataisiet, es samaksāšu. Tā viņš teica, nu labi, palīdzēja mums. Ļoti... Kad bija militārā sagatavošana sava laika, tad vajadzēja labirintos skriet. Visiem katram skolniekam vajadzēja izskriet, cik viņi ātri to var padarīt. Un tās barjeras bija vēl tur. Nu tā. Labi, man viss. Jā, nu jo, jā. Paldies, Feliks! Paldies, Feliks! Tu vienmēr mūs atbalstīji, vienmēr mūs iedvesmo ar savu sportu, ar savu attieksmi par dzīvi. Nu, Andris Indāns, viens no pagasta līderiem, kas vienmēr atbalsta mūs arī visādos sporta aktivitātes. Nu, pāris vārdus. Tev arī par to. Tas viss ir vajadzīgs, protams, jo, nu, kā arī faktiski teica, ja, bez fiziskās nebūs arī pārējā. Ja. Tā kā. Nu, tā ir. Lai jaunatne nāk un darbojas. Jā. Nu, skaidrs. Jā. Ot redz, kur mums tālumā aizgāja pagasta vadītājs, kaut ko spriež ar skolas direktoru, laikam kaut kas vēl notiks. Interesants, jā. Tā, nu vēlreiz apskatīsim mūsu lieliskos svarus, vai ne svaru stieņus, pievilkšanās stieņus un līdztekas. Jā, un paskatīsimies, kā bērni, skaitot dzējuļus, nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Un turpināsim tālāk mēs savu reportāžu no Šķēršļu trases vaininiece Ingūna. Iesim pamazām uz Šķēršļu trasi. Skatīsimies. Un iesim te? Iesim te. Nu, vajag padrušķiņai raudzēt. Tur vīna div, tagad tev es 10 varu. Nu, tā neko tev tī nav, ni tev vādara, ni tev ko. Tā, nu ko? Iesim, Feliks, aiziesim uz pie tā Šķēršļu.
ķeršu trases. Nu, aiziesim. Nu, ejam. Iesim, kur mēs kas tu ceļu zina. Vēl var ir. Ja, ko izdarīji? Piesa vēl kraizi? Jā, izmēģinu. Nu, не. Nu, paģam, ejam. Kas mums? Kuram ejam? Nu, ejam šeit, te tuvāk laikam ir. Tak, va. Mums arī. Cīņa ar sevi visgrūtāk, uzvara par sevi vislabāk. Paņemies šito, es jūs nokulmēšu telefonu. Kā, jārunā atkal? Jā, un to te turiet, nu tā kā tuvāk. Tas Rainis teica, es baidos sev veids nepareizi. To, ko tu teici, tas bija labi. Jā. Par galvu? Kas galva bez ķermeņa nekam nedara? Un ķermenis bez galvas. Tomēr. Cenzūra? Cenzūra nav. Не материться tikai. Tā tad bija, Vo. Māti pieminēt nevajag. Variet piejaukties. Vienu. Vai es varēšu? Uj, nevar. Nē, jāimēlot var. Cīņa ar sevi, Rainis teica, ja? Cīņa ar sevi viss ir grūtākā, uzvara par sevi ir viss skaistāk. Turpināsim dzejnieka vārdus realizēt dzīvē, ikdienā un katru dienu tas var būt. Super. Tā es Piekas? Iesim uz turieni. Tur jau Inguna aizgāja, viņa jau jā. Jā, viņa jau rāpjas, jā. Viņa rāpjas, tur jāiet tagad. Aglonas stadions, ieņi, jā, bērni atnākuši jau uz kaut kādu aktivitātē, konkursā. Redz, kur tur, pat nojošanas trase. Slēpošanas trasi, jā, arī bērni meklē pieturas punktus, skaista dzīvuļus. Tas ir Aglonas vidusskolas ābeļdārs. Ir mūsu pagasta elektriķis strādā, regulē. Ir Liene, mūsu novada aktīviste. Atbalstītāja arī. Tagad mēs atrodamies uz nojošanas, slēpošanas trases. Notiek daudzas sacensības. Pagaidām tikai republikas mēroga. Es domāju, ka mēs arī varēsim sagaidīt kādu starptautiskās sacensības. Inguna, iesim! Aivar! Ajam da trasi aizīsim. Pāris vārdi. Tas ir Aglonas hokeja laukums. Viss aktīvai dzīvē. Viss, kas vajadzīgs. Hokejs, futbols, nojošana, slēpošana, skriešana, peldēšana, turisms, orientēšanās. Viss ir Aglonā iespējams. Visu mēs te darām. Dziedam dziesmas, estrāde, te patās viss ir blakus. Viss mūsu piedzīvojuma parkā. Kā parasti, te arī tautas dziedoņi dzied un darbojas pa estrādi. Un mūsu ezers, brīnišķīgā pērle Latgales vidū. Viena no pērlēm. Aglonas pludmale, kur ir ļoti apmeklēta siltās vasarās. Te ir bijuši ne tikai visas Latvijas iedzīvotāji, apdzīvot vietu pārstāvji. Te ir bijuši arī cilvēki no Singapūras, no Austrālijas, Jamaikas, daudzām citām pasaules valstīm. Jā, tas tagad ir no, te pie mūsim ir bijis no Singapūras, no Jamaikas, no Amerikas, no Austrālijas cilvēki te ir bijuši. Te pat pludmalī.
Runāšu daudz pagrīšu par tevi. Tā ir grimas. Tas ir tiešraide, ja? Nekas. Man dzina par aglonu. Es pēc tam to visu varu sagraizīt un arī sagraizīt un kaut kādu labākos gabaliņus izvilkt. Pārējais aizies nebūtībā. Pieņemsi mani. Nu, tukša aglonas pludmale. Un gandrīz tukša. Vasarā te ir pārpildīts, guļ vairākās rindās cilvēki, sauļojas. Vairākās rindās tā kā kādreiz. Pastāvot agrāk bija laba dzīve, no 8 varēja nopirkt, tagad no 10. Nu, ne, tas nav. Agrāk paši iedzīvotāji no mājām netika pie kabinēm. Jā, agrāk tik tiešām te bija. Tas saku rindam guļāt. Tā kā bija Jūrmalā, tā arī šeit bija. Jā, viņi pārsvarā no Peterburgas bija, nu, tad bija Ļeņingradas visi. Un te bija viss bija pliks, neviena zālīte te neauga. Te bija tik zālīte mazliet. Lūk, rudenis ir atnācis, jā. Bērni skaita, lasa dzējuļus, un visi tur tādi ar QR kodiem kaut ko tur meklē. Čau! Tas ir mūsu jaunais makšķeriešanas talants. Nu, lūk, mēs jau tālumā redzam. Šķēršļu trasi. Grūti atcerēties tos visus nosaukumus. Tur mēs redzam laivu, katamarānu un supu nomu. Viens ugunskurs būs makšķerēšanas laika. Tur notiks makšķerēšanas sacensības. Spinīgošanas sacensības notiks 11. oktobrī. Jā, pulcinās atkal cilvēkus no visas Latvijas. Tā. Lūk, te ir tāda schēma. Aglonas piedzīvojuma parku šķēršļu trašu plāns. Te mēs esam klāt. Jā, Aglonas. Jā, skolēniem šodien ir dzējas dienas. Viņi nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm un zina daudz dzējoļus. Nu, pāris vārdi. Nezinu neko. Nu, kā tev patīk šitā Aglonas trase, Aglonas pludmale? Ir labi sataisīts, jā. Jā? Kā tevi sauc? Daniks. Daniks, jā, Daniks, jā. Nu, a to kaut pasiesim visiem. Kolosāli. Jā? Nu, super. Jā, te mums ir komandas līderis. Kāds tev ir pienākums šeit? Man fiksēt laiku, pa cik viņi izies. Jā? Jā. Nu, kā tev liekas, kā šī trase šķēršļu jostā? Man baigi patīk, tāpēc, ka es pati arī no rīta izgāju pie forši. Nebija vismulti grūti. Tu tāpat tiem riņķiem, tiem riņķiem arī izgāji? Nu, par riņķiem ne. Par riņķiem nevarēja, jā? Jā, par riņķiem tā ir. Jā, tātad vēl? Tātad Ingūna. Atnāc. Ne pret to, ko tu teici. Nāc šurp. Tagad mūsu vaininiece Ingūna pastāstīs mums mazliet, kā vispār bija doma tāda par to, kā to visu izveidot, kā ienāca prātā ideja vispār to taisīt, veidot šo trasi. Laikam katrai nejaušībai ir sava jaušība, ja tā varētu teikt. Nu, vienkārši darba e-pastā iekrita viens reklāmas petiņš tieši par šo šķēršļu trasi. Un tad mēs sākām skatīties un meklēt un domāt, nu, kā varētu to īstenot arī Aglonā. Un tad izrādās Aglonas pludmale šajā brīdī, atnākot šī gada agrā pavasarī, nu tāda diezgan bēdīgi varbūt izskatījās. Un nāca prātā, kāpēc nevarētu uzrakstīt projektu, kurā iekļaut gan šo šķēršļu trases izbūvi, gan arī vispār sakārtot visu iespējamo infrastruktūru šeit, šajā pludmalē. Atjaunot soliņus, atjaunot galdus, uztaisīt atkal vienu jauku vietu, kur būt Aglonā, atpūsties Aglonā, baudīt Aglonu un
vēlreiz un vēlreiz atgriezties uz Aglonu. Kā parasti tādās intervijās jautā, kādi ir jūsu nākotnes plāni? Nu, ne privātajā dzīvē varbūt, bet tā, vairāk taisni par Aglonu. Jums ir tāda lieliska organizācija, sabiedriskā labuma organizācija Neaizmirstot, saprotu, no Aglonas pagasta laikiem. Nu, Aglonas pagasts jau ir joprojām ir, bet no Aglonas novada laikiem, ja, tas viss ir izveidots un cik brīnišķīgi, ka jūs nesat to visu, teiksim, tādu entuziasmu un tādu aizrautību zaudējuši. Tieši Aglonā esat to visu izveidojuši, ja, un iesākuši. Varbūt tomēr ir arī kaut kāda ideja, ko var pastāstīt, ja parasti par jaunām idejām varbūt ne sevišķi stāsta, bet varbūt ir kaut kāda, ko mēs Aglonā vēl varētu uztaisīt. Varbūt... Ko mēs vēl varētu Aglonā uztaisīt? Ja, nu mums ir tagad... Katrā ziņā mēs kā biedrība esam ļoti atvērti vispār idejām kā tādām. Ja, viņas ir te pašā arī šogad, ja, teiksim tā, pavasarī. Aglonas bibliotekai 80 gadi. Kāpēc nenosvinēt viņu tā riktīgi, to 80 gada dzimšanas dienu Aglonas bibliotekai? Galu galā Aglonas biblioteka ir mūsu arī viena no kopienas sirdīm, kur cilvēki sanāk, satiekās, ir, komunicējās, un, var sakot, nebūtu tādas Aglonas bibliotekas, varbūt tās būtu arī mums tā kā netik interesanta dzīve šeit Aglonā. Līdz ar to arī teikšu tā, ka mēs esam atvērti jebkam. Varbūt tās pametiet ideju, komunicējam, un varbūt kaut ko forši arī realizējam Aglonā. Jo, var sakot, ir jābūt arī kādam, kas to rada, ne tikai, kā teikt, tas, kas, nu, kā lai pasaka, ne tikai rada, bet arī aicina uz Aglonu, bet nevis tikai ņem un izmanto šīs te lietas. Lai izmantotu, kaut kas ir arī jārada. Jā, jo tā vieta kā Aglona ir pievilcīga gan turismam, gan sportam, gan arī tam pašam makšķerēšanai, atpūtai tādai, jā. Es domāju, ka mums to šo tādu virzienu vajag turpināt. Jo tā arī nejauši arī sakrita, mums arī tie pievilkšanās un tādi stieņu kompleks tas sanāca vienā laikā ar šo projektu, jā, ar šo šķēršļu joslu, kas ir ļoti labi iekļaujās tajā nosaukumā piedzīvojumu parks, jā. Tur arī tā ir Upursala, tikko saremontēta, tikko, ja tā kā atjaunota, ja tā, ka mēs nākošam gadam gatavosimies, varbūt arī vairāk. Lai tas būtu tā Upursala, nu, es domāju, ka Aglonā ir daudz lietas, kas saistīts ar piedzīvojumiem, ar tādu garīgo attīstību, garīgo un sportisko attīstību. Mums daudz lietas jāizdara. Noteikti strādāsim. Jā, strādāsim. Kopā mēs esam spēks, vai ne? Jā. Un Aglonai kas? Spēka vieta. Spēka vieta, Aglonai spēka vieta. Tik tiešām, jā. Te daudzi cilvēki atbrauc uz šejienu un saka, ka, nu, cik te ir forši, cik mēs tā labi jūtamies, cik mēs iegūstam spēku no tā visa, ka mēs atrodamies. Mēs esam vietējie, mums liekas, kas ir parasti. Mēs pat nezinām bieži vien par to, kas notiek tur baznīcā, kas ap baznīcu, kas notiek te, jo mēs esam vietējie, mums tas nav jāzina. Jā. Te daudzas lietas notiek. Daudzas brīnišķīgas lietas. Arī šis pasākums, dzejas diena, šādā formātā. Jā, un tas viss tik tiešām interesanti saka. Jā. Paldies tev, Ingūna. Jā, paldies. Jūs jau tu jau nebija viena. Ne? Milzīgs paldies. Stop. Es pie Monikas neaizmirstu, es pie Monikas neaizmirstu. Tur mums tā vistas būdiņa. Iesimies, parunāsim ar Moniku. Nē, vajag parunāt, tad iesīkstēsi. Vajag mums parunāt, pastāstīt mums par Aglonas vīziju. Man tu skolotāji nebija, bet vienalga kā skolotāji visu dzīvi tu esi, bet tas ir skolotājs tāda lieta nekā tas, kurš kaut ko norāda, ko darīt, bet tas, uz ko mēs skatāmies un mācāmies, no kā mēs varam kaut ko pasmelties, ja. Un kā saka Ingūna, Monika arī ir neaizmirstu, arī piedalās tādās lietās, aktivitātēs, kas saistītas ar Aglonu. Pāris vārdus. Piedalās, jā. Piedalās. Ka bija aizrausties ar neaizmirstuves konkursu rīkošanu 18 gadu garumā. Tāpat? Jā. Kas to būtu zinājis? Neviens to nezināja. Lūk, tad ir, es nezināju. Rakstīšanu izdotas
divas bērnu gada grāmatiņas, arī ar Ingūnas palīdzību beidzamā pirms 2 gadiem. Kas to zina? Kas to zina? Daudzi. Jā. Krāsojamā grāmata ir, un tā ir pieejama visiem. Pirmo reizi dzirdu. Es pirmo reizi dzirdu. Par to ir jārunā. Jārunā un jārunā. Jā, jārunā un jārunā. Talkas, sajieti, tikšanās, darbnīcas, pie intas. Ja? Jau arī neaizmirstulēs. Ja? Viss ir fantastiski. Ja? Ja. Lieliski. Nu, vajag mums kaut ko vesties kopā atkal jaunā formātā, jo šis laiks ir tāds, ka viss teātri mainās. Te bija pagasts, te bija novads, te atkal pagasts, un tad kaut kā nevar saprast, kas te notiek, bet mums vajag to Aglonas kaut kādu to sirdi tādu saglabāt, saturēt. Ja? Svarīgs tāds, kas mēs tur esam, kas tiekas, un nebieži tiekas gribētos jau biežāk tiem lieliem tūkiem īstenām laikiem, viņas jau būs visām šiem, jo mums ir bijušas ļoti jaukas tikšanās. Ja? Adējas, aballes. Nu, mūsu neaizmirstulēs tur tā vīriešu balvas ir, un tad tās balvas tikai dāmām ar tējas dzeršanu un visādām Kūciņas ējuši. Kūciņus ējuši, mēs īsti neesam dažādiem sviestiņiem. Vajag par to mums runāt vairāk, ja par tām. Par to mums vajag runāt vairāk un būt aktīvākiem. Ja? Tik daudz mums ir cilvēki. Un vīrieši arī vajag nebaidīties, piedalīties, Vajag vīriešus vajag motivēt. Varbūt nevajag norādīt tik daudz vīriešiem, ko darīt, bet varbūt viņiem motivēt. Lūgt palīdzēt. Lūgt palīdzēt, ja, saukt uz tādiem mīļām vakariņām, kur ir pavarda siltums, kur ir kur neviens neko nepārmet un neko nenorāda. Sapratu, lieku aiz auss un nododu tālāk. Jā, labi. Mums vajag atrast kaut kur. Trase ir brīnišķīga un te arī dāmām ir ko darīt. Protams, protams. Augstu jākrīt. Es domāju, ka tas ir tikai tāds viens no pirmajiem soļiem tādiem, varbūt, ko mēs tagad turpināsim tālāk. Jā, paldies. Paldies, Monika. Iešu meklēt mūsu pagasta priekšnieku. Jā, lūk, skolas direktors, tā vajadzētu apgriezties otrādāk. Varbūt arī šādā formātā par attīstību, par skolas attīstību, par pagastu, par Aglonas attīstību. Varbūt ne par skolas tieši, bet par Aglonas. Puiši, kā jūs redzat nākotni, ko vēl varētu uztaisīt? Tur vairāk par skolu, tur bija par stadionu, kaut kādu tādas lietas, kaut kas. Es domāju, noteikti mums ir uzdevums atdzīvināt veco, sāksim esošo šobrīd ledus, kā saka, mūsu slidotavu, līdz ar to, kā paši sakot, klimats paliek siltāks, līdz ar to arī tā aktualitāte sākas uztiks un hokeja spēli. Es domāju, ka mums noteikti konsultēsimies ar jauniešiem, kas varētu būt izmantojami šajā te vietā, lai vismaz lielāko daļu gada tā būtu izmantojama jauniešu aktivitātēm. Un, protams, Aglona kā sportiskā un turisma vieta un skolē noteikti tā visā ir kaut kāda konkrēta vieta paredzēta un mēs pie tā strādāsim. Domāju, stadions, dažāda veida sportiskās aktivitātes, nometnes vasarā. Arī pasākumu organizēšanas perspektīvā. Liešanas, protams, tas čempionāts ir labi un veļieki labi, bet es domāju, ezeru pagriezīsimies tā. Varbūt tuvākie darbi un lietas, kurām vajadzētu realizēties jau šogad. Tātad tas ir saistīts tieši ar drošību, jā. Aglonas posms no Jaunakonas ielai līdz Alejas ielai. Tātad ir paredzēts nomainīt esošo apgaismojumu. Nākošais sakārtot ūdens saimniecību, sakārtot ūdens uzskaiti. Tie ir tādi divi laikam vistuvākie, kuriem ir nauda paredzēta un vistuvākie darbi. Protams, perspektīvā ir jākārto ūdens saimniecību gan Jaunciem pusē, gan Aglonas ielas rajonā. Nepieciešama
renovācijā, Padastēkai, kultūras namam. Tie tādi nozīmīgākie darbi. Nu, skaidrs. Nu, paldies. Nu, iesim skatīties, kas tad notiek mūsu šķēršļu trasē. Guna un Monika spriež. Eļu pārstāvis mūsu arī Vaņs. Sporta zvaigznes topošās, jā, kā tikai pietiktu spēka pušiem. Te ir labākie zēni. Labākie zēni, sportisti, jā. Dāvis un Daniels, jā. Nu, kādi jums sporta, nu, tad ielikšu jūs kadrā, kādi jūsu sporta plāni nākotnes ir? Kas sacensības kaut kādas, vēl kaut ko? Pagaidām sacensību nav, bet viņam pēc ziemā būs kaut kādas vieglatlētika. Vieglatlētika, jā. Jūs vairāk tagad uz vieglatlētiku, jā? Kādreiz jūs bijāt mazāki, vēl kopā slēpojām. Kā slēpošana? Slēpojat vēl? Es slēpoju. Slēpojat, jā? Ar mammu? Mamma tev ļoti aktīva. Jā, mavacis, jā. Un to? Kā tev? Nē, nu pat par plāniem. Kā? Sprindus tu laikam tagad skrien vairāk, vai kā? Jā, nu skaidrs. Jā, redzēju, rajona sacensībās bija, vai novada sacensībās bija. Abi jūs bijāt veiksmīgi. Kas tev tur par tādu špikeri, ko jādara? Visas tās vietas jāaiziet jums? Jā, tagad uz šeit iesim. Nē, šeit. Te pēc kārtas ir sarakstīts, kur jāiet, jā? Jūs esat kurā vietā tagad? Otrajā. Vā, tak jums 2 stundās jāaiziet tas viss? Jā. Vismaz 2 stundām atlaid. 2 stundām vismaz atlaid. Jā? Super. Nu tāds notikums šodien, tāda trase. Karels, nu kā, Karel? Kā tu atgriezies sportā atkal esi? Normāli. Jā, normāli. Jā, normāli. Daniels tikko. Jā, gandrīz labākais visur, jā. Daniel, nu kā? Kādi tev nākotnes plāni saistībā ar Aglona sportu? Brīvi. Nezinu. Man daudz mērķi. Nu, tu skrien, es zinu, tu visu laiku regulāri skrien, trenējies, jā, pa klusiņām, tā neviens tevi sevišķi nedzen daudz, jā, tu pats, jā. Es jau lielos puišus apdzinis, bārdanus, jā, es redzēju, Vārkavas taku skrējienā, kad tu skrēji, jau tur aizmugurē tev bija ļoti daudzi tādi vīri ar pieredzi skriešanā. Jā. Nu, ko, gribi turpināt savu skriešanas karjeru, jā? Nu, jā. Lai tev veicas. Nu, davai. Tā, nu lūk, ar to mēs varbūt arī beigsim. Dzejas dienas turpinās, sportiskās aktivitātes turpinās, jā? Jā. Jaunieši iet tālāk pa citiem pieturas punktiem, lasīs dzējoļus. Jā, tevi. Tā viena. No pašiem prēļiem atbraukas, un tas meitenes te vietējās. Ar to arī beigsim. Tieši tā. Jā, uz sadīkšanu. Un citās piedzīvojumos. Jā, paldies. Noteikti. Jā, te mums vēl būs galdiņi un nojumītes, jā, tas arī ir Ingunes projekts. Tad mēs tā maz pieminējam. Tur mums arī top tāda, pagaidām mums ir drusku ar atļaujām aizkavējies. Mums ir tāda nojumīte, jo jums sajucis un mums vajag likt inventāru kaut kur, jā. Nu, mēs pagaidām te vēl risinām problēmas ar atļaujām. Un tad mums būs tur arī tāda nojume, kur varēs tiesnešu galdiņu nolikt, varbūt apakšā zem nojumes, jā. No turienes vadīt arī sacensības dažādas. Paldies! Nu ar to arī beigsim. Paldies visiem par skatījāties. Uz tikšanos vēl. Tā, kā te izsļākt orā tagad man būs? Es namo. Kā te izsļākt orā tagad man būs? Es namo.